Šodien nedaudz par endometriju polipu. Tātad, kas ir endometrija polips, kur tas atrodams? Endometrija polips principā ir endometrija gļotādes sabiezējums, konkrēti vienā vai vairākās vietās, kas attiecīgi veido tādu kādu maziņu veidojumu, kas varbūt arī izmēros pat, protams, līdz 2–3 cm, bet biežāk tas būs ap 1 cm. Kur mēs atrodam šādus polipus? Polipu mēs varam atrast zemes dobumā, polipu mēs varam atrast zemes kaklā, tas var būt viens, tie var būt vairāki kopā vienā reizē, kā kurai pacientē. Kādas sūdzības rada polipi? Visbiežāk polips visticamāk radīs kaut kādu veidu patoloģisku asiņošanu no dzimumceļiem, kas parasti nebūs mēnešreižu laikā, reizēm var būt pastiprināts mēnešreizes, bet biežāk tā droši vien būs kaut kāda veida asiņošana vai tāda smērējoša veida izdalījumi starp mēnešreizēm ne tajā brīdī, kad normāla sieviete sagaida asiņošanu. Tā var būt arī neauglība, kur arī dažādi veidi polipi var būt problēma. Ja mēs nonākam līdz ārstēšanai, tad mūsdienu izvēles metode šādas problēmas risināšanai ir histeroskopija. Noteikti mūsdienās vajadzētu aizmirst par zemes dobuma abrāziju, jeb tā saukto zemes dobuma tīrīšanu, kas varētu savu lomu tikai vēl spēlēt kaut kādās gadījumos neatliekamās palīdzības dienestā, kur ir ļoti spēcīga asiņošana no dzimumceļiem, kur histeroskopija droši vien liederīga nebūs. Ja jums ir konstatēts endometrija polips, tad visbiežāk arī nav nepieciešama pirmsoperācijas konsultācija. Ja jūs ginekologs to ir konstatējis ginekoloģiskas sonogrāfijas laikā, tad patiesībā iespējams pieteikties pat taisno uz operāciju, izlaižot šo pirmsoperācijas konsultāciju, kas varbūt ir lieka laika tērēšana gan ārstam, gan pacientam. Vienmēr mēs tiksimies pirms operācijas etapā un arī pēc operācijas etapā jūsu sirdsmieram.